Šajā lietā paredzēta 8. maijā. Aleksis Zoldners, Valdis Auzāns, LNT. Rīgas kase pildās labi. Šī gada pirmajā ceturksnī pašvaldības budžeta ienākumi bijuši lielāki nekā plānots, tāpēc pilsētas vadība nolēmusi palielināt domes budžeta deficītu un tērēt vairāk. Kādiem mērķiem nauda tiks tērēta un cik biezs šobrīd ir galvaspilsētas naudas maks, to skaidro Uldis Jaunzems. Rīgas domes ieņēmumi no nodokļiem ir par 7,5 miljoniem latu lielāki nekā plānots. Pašvaldība veicot šī gada budžeta grozījumus nolēmusi palielināt izdevumus par 29 miljoniem latu. Pavisam kopā budžeta deficīts sastādīs atkal pie 55 miljoniem latiem. Pilsētas galva norāda, ka ņemot vērā piesardzīgo prognozi, šogad noslēdzot tiks sekts budžeta deficīts un pilsētā vēl paliks vismaz 31 miljonus latu liels uzkrājums. Tiesa gan šajā summā ir arī pašvaldības iesaldētā nauda Krājbankā, kopumā aptuveni 10 miljoni latu. Pieaugot budžeta deficītam, mēs turam prātā, ka mums visi ieņēmumi ir plānoti izejot no pesimistiskas prognozes. Tas nozīmē, ka mēs ņemam Finanšu ministrijas prognozes un savu budžetu prognozējam tikai daļu no tā. Pašvaldība līdzekļus plāno tērēt sociālajās, izglītības un drošības programmās, tostarp latviešu valodas kursu organizēšanai, iekšpagalmu ielu remontam, pašvaldības policijai, vairākiem kultūras projektiem un citiem mērķiem. Pret budžeta deficīta palielināšanu iebilst domes opozīcija, aicinot taupīt un veidot lielākus finanšu uzkrājumus. Ja šobrīd iztērēs visu šo drošības spilvenu, kas ir Rīgas domējušos uzkrājums, tad nākamais gads ir ļoti bažīgs. Pilsētas vadība gan uzsver, ka tēriņi tiek palielināti, lai attīstītos, un šādā veidā rīdziniekiem tiek atdots tas, ko pēdējos gados atņēmusi konsolidācija. Šis budžets ir taisnīguma budžets. Uzsveru taisnīguma budžets, jo to, ko praktiski pēdējo 3-4 gadu laikā konsolidējot valsts budžetu un kas ir atņemts Latvijas iedzīvotājiem, tā skaitā arī Rīgas iedzīvotājiem, Rīgas pilsēta šobrīd atgriež. Kopumā Rīgas pašvaldības budžeta deficīts tagad pieaudzis līdz 12,8%. Uldis Jaunzems, Raits Valters, LNT. Bet ziņu